Labrīt no rīta. Es vakar ierunāju nelielas savas pārdomas, bet, pailga, minūtēm 30, un tas viss vakar tika ievietots YouTube'ā pašā vakarā pirms aizgāju gulēt. Un šorīt pamostoties un iedzerot kafiju, bet tā nav daudz palikusi, 1/3 krūzītes tikai, es nolēmu, ka vakardienas teiktajam ir jābūt turpinājumam, un turpinājumam ir jābūt ar zināmu konkrētiku, lai cilvēki Latvijā tiešām saprastu situāciju Krievijā un saprastu šīs Krievijas realitātes, jo es izēju no tā jau, kad paudze, kurai šodien ir 40 gadi, paudze, kurai ir 35 gadi, un tie ir cilvēki, kas šodien aktīvi sāk ieiet biznesā, pie tam priekš Latvijas mērogiem vidēji lielā biznesā. Tie jau ir cilvēki no paudzes, kuri kļūst par top menedžeriem valsts akciju sabiedrībās. Tie ir cilvēki, kas jau ieiet valdībā, ieiet Latvijas parlamentā, Saeimā, un kad lielākai daļai, ļoti lielākai daļai, ja mēs ņemam procentāli, atklāti sakot, es domāju, ka viņiem sajēgas par Krieviju vispār nav. Jo šie cilvēki, es ļoti apšaubu, ka vispār ir bijuši kādreiz Krievijā, ka viņi vispār ir kādreiz tikušies ar Krievijas politiķiem, ar Krievijas augstākām militāru personām, ar Krievijas spēcdienestu vadītājiem un tā tālāk, un tā tālāk, un tā tālāk. Un kad viss tas ir ļoti tāda tumša bilde, par kuru priekšstats ir gūts no publikācijām labākā gadījumā, sliktākā gadījumā Delfos TV netā un tā tālāk, ja, labākā gadījumā var būt kaut ko skatoties CNN, Blombergā, BBC un, kaut kā tā, un lasot var būt, bet es arī domāju, ka ar ļoti retiem izņēmumiem Tolstoj, Dostojevski, bet tas viss ir kaut kas pavisam cits, un šodienas realitāte ir pavisam cita, un tāpēc es gribētu izskaidrot vēl pāris lietas, kuras tiešām būtu jāsaprot. Tātad, lai likvidētu Putinu kopā ar visu viņa varas vertikāli, ir nepieciešams tikai un vienīgi bruņots, reāls spēks. Citu variantu vispār neeksistē. Viņi nav. Tāpēc runāt par jebkāda veida sarunām ar Krieviju, kaut ko tur parakstīt, un ir tas slavenais teiciens, ka tas papīrs nav tā vērts, kas uz viņu ir uzrakstīts, un ka tur tā tinta vēl nebūs nožūs, ka tas viss jau būs pārkāpts, un tā tālāk, un tā tālāk. Ja? Tieši tas ir par šodienas Krieviju, un tieši tas ir par Putinu. Bet šeit ir vairākas nianses, kurām vajadzēja cilvēkiem, kas nodarbojas ar politisku analītiku, pievērst uzmanību. Tātad, kad notika saucamais Prigožina dumpis, kas bija reāls spēks, absolūti reāls spēks, bruņots dabistiski, pieredzējis un ļoti pēc savām tendencēm un filozofijas slepkaunisks politisks spēks. Tie bija kapitāli profesionāli slepkavs, citiem vārdiem sakot, bet ļoti labi organizēti, ļoti labi izstrādātā iekšējā hierarhijas sistēmā un arī ar kaut kādu zināmu filozofiju. Un tā filozofija tā bija absolūti noziedzīga, bet tā ir filozofija. Arī Hamasam ir filozofija, saprotiet? Un, kad Prigožins uztaisīja šo rāvienu uz Krieviju, pirmkārt sāksim ar to. Viņš absolūti skaidri ierakstīja ierakstu. Viņi vispār ir divi šie ieraksti, bet otrs tas ir kaut kur pagaidām, kaut kur. Bet tas viens ieraksts, to jebkurš var paskatīties, sameklēt YouTube'os un viskaut kur viņš skaidri un gaiši nodefinē, kas ir Krievijas-Ukrainas karš. Ka tā ir vienkārši kapitālākā Krievijas agresija, pilnīgi nepamatota ne ar kādām darbībām no Ukrainas puses,
ar mērķi vienkārši izzakt, pacelt reitingus un tā tālāk. Nu, viņš to pasaka 10 reizes labāk, kā es to tagad atreferēju, bet tā doma jau, ko viņš saka, ir pilnīgi pareizi, reāli. Tāpēc, ka tā arī ir Krievijas realitāte. Viņš vienkārši norauj plīvuru visam šim te Kremļa propagandas šablonam vai trafaretam. Bet arī tas nav galvenais, lai gan tam bija ļoti būtiski nozīme. Un zem šādiem saukļiem, bet ar mērķi gala rezultātā Ukraina tomēr iznīcināt dabīgi. Tādas ir tās filozofijas šajā Vagnerā, ja? Viņi iet uz Maskavu. Un kas notiek, ja mēs paskatāmies vienkārši tīri no militārā viedokļa? Tātad Krievijas armijas štābu, tas ir atrodas pilsētā Rostov-na-Donu, južnai grupa vojska, dienvidu grupa. Bet reāli tur atrodas štābs, kas vada Krievijas iebrukuma un agresijas militāro vadību Ukrainas teritorijā. Nu, viņš viņu paņem, nevis ieņem, jo tur nekas vispār nav jāieņem. Tur pusi ir aizlaidušies, puse sēž, puse pohaini. Pa minūti. Pa minūti. Saprotiet? Un tie, kas nav aizlaidušies, Krievijas ģenerāļi, armijas ģenerāļi, ar viņu sēž kopā, ieskaitot Krievijas aizsardzības ministra vietnieku Janukurovu. Un cenšas viņu tur pierunāt, kad, nu, klausies, nu, varbūt tā nevajag, un tā, un viņš ar tādu baigāko humoru tur vispār, nu, dabīgi, ka viņš strādā uz propagandu, tas ir skaidrs uz savu imidžu, bet vispār, nu, Krievijas ģeneralitātei tāds apdirsiens, man liekas, ka nav bijis, nu, pēdējos 200 gadus vienkārši. Es viņu skatījos ar milzīgu baudu un ar baigāko humoru, nu, ar baigāko smieklu, attiecīgi sakot, ja. Un kur ir tie, kas nostājās pret viņu? Jo apdraudēts takši Putins, ir apdraudēta Krievijas valsts, tur ar visiem tiem mēmējiem simboliem, lielajiem ērgļiem, un mēs savus nepametam, un mēs varam atkārtot, un mēs visus izjāsim un pārjāsim, un ko mēs tik neizdarīsim. Tak neviena vispār. Neviena šāviena. Tauta, kura visa tur, nu, viss sēž mājās, neviens pat purnārā nebāž. A tie, kas bāza, tie viņiem ziedus nesa. Saprotiet? Fotografējās, selfijas taisīja kopā. Tas ir Rostov-na-Donu. Tālāk viņi virzās uz Maskavu. Un viņš brīdināja, ka jebkurš sūds, kas parādīsies gaisā virs viņa, vispār mēs tur neskaidrosimies, jo nav laika, jēgas kaut ko skaidrot. Tas vienkārši tiek notriekts. Nevajag plivināties tur, kur nevajag. Un vairāki helikopteri, Krievijas armijas bruņoto spēku, mēģināja šo Prigožina kolonu bombardēt un apšaudīt. Viņi tik notriekti momentāli, sekundes laikā, kopā ar visām ekipāžām visi beigti dabīgi, ka beigti. Un tad pavisam nejaušos, nezinu kāda, kā saka, pīrādziņu pēc, viņi tur bija ielidojuši Krievijas izlūku lidmašīna, kas vispār nodarbojas pilnīgi ar citām lietām, nu varbūt kaut kādai koordinācijai, bet tas ir bez bruņojuma, vispār bez nekā. Nu, viņi arī to notrieca visādam gadījumam vienkārši. Nē, tur arī visi beigti dabīgi, kas iekšā. Un no Maskavas momentāli, jau tajā laikā paralēli, visi krutiet šaļi, visādi, valdības līmenī, pēcdienas līmenī, ieskaitot Putinu, kurš momentāli iesēdās vilcienā un aizbauc uz Valdaju, uz savu rezidenci Valdajā. Visi aizmuk uz visām pusēm, jo gaidīja, ka tūlīt būs ieņemta Maskava, saprotiet? Tātad viņi, ko bija izrēķinājuši jau galvā, ka nekāda tauta pretīm nenostāsies, nekāda armija viņus neaizsargās, jo tas, atklāt sakot, kā Krievijā saka, nahir nevienam nav vajadzīgs. Tas tikai parāda ko? Tas parāda neiedomājamāko no vienas puses šī Putina režīma varenību, visaptverošu teroru attiecībā pret savas valsts iedzīvotājiem. Un no otras puses milzīgu ievainojamību, ja pret
viņiem nostājas reāls, bruņots, organizēts spēks, profesionāls. Kur bija Prigožina kļūda, ka viņš neaizgāja un visu neizdarīja līdz galam? Ja taisa valsts apvērsumu, tad viņš vai nu tiek izdarīts, vai netiek izdarīts. Būt vidējā varianta nav. Un kā savā laikā var mācīt gudri juristi, ka krimināla kodeksā, vai krimināla likumā, nav panta par valsts apvērsuma mēģinājumu. Ir pants par valsts apvērsumu. Tās ir tādas juridiskas. Es domāju, ka jūs to sapratāt to humoru būtību, ja? Lūk, ko tas kopumā visu pierādīja? Tas pirmkārt pierādīja, ka Krievijā ir iespējams bruņotā ceļā mainīt varu. Ir iespējams. Un tas ir reāli. Otrakārt tas pierādīja, kad ja to sāk, tad tas ir jādara ātri, nežēlīgi un līdz galam. Tā jau arī notiek valsts apvērsuma. Un varas maiņa. Viņa netiek taisīta ar baltiem cimdiem. Un, kas ir ļoti būtiski šajā lietā, ļoti būtiski, kad ir jābūt tādai disciplīnai šajā bruņotajā spēkā, kurš veic valsts apvērsumu, ka tur neviens nepieskarās nevienam civiliedzīvotājiem. Faktiski tiek izdarīts viss, lai minimalizētu civiliedzīvotāju, nejauši civiliedzīvotāju bojāji, par to, ka tur var kāds kaut ko zakt, laupīt kaut kādus veikals, izvarot un tā tālāk vispār runa neiet. Un ja kaut kas tāds notiek, šie cilvēki tiek nošaut uz vietas. Tas ir tur vispār bez variantiem, ja? Tātad disciplīnai ir jābūt vienkārši dzelzbetonīgai, lai tauta redzētu, ka šie cilvēki nav pret tautu. Tas ir ārkārtīgi svarīgi. It īpaši uz Krievijas armijas demoralizācijas un, es teiktu, kriminalizācijas vispārīgā fona, jo tur tas viss, tur baigi, tas viss ir baigi. Lūk, un tāpēc, ko es vakar teicu par Krievijas opozīciju, kad es pagaidām neredzu viņu lomu reālā Putina varas sagrāvē. Jo runāt Tallinā, Berlīnē un tur kaut ko gudri spriest, es tikpat labi var tepat mājās spriest un vispār pat uz Berlīnu nav jābrauc. Bet kā var palīdzēt šādām situācijām vai šādam procesam? Tātad opozīcijas uzdevums ir organizēt Krievijas iekšienē teroru attiecībā pret Putina politiskās varas pārstāvjiem, un jo augstāk, jo labāk, individuāli teroru, organizēt diversijas un sabotāžu. Pie tam visi šie trīs aspekti atkal nekādā gadījumā nedrīkst izraisīt civilu iedzīvotāju bojāju. Tur ir jāstrādā ķirurģiski ar baltiem cimdiem. It īpaši svarīgi nav ne tikai iznīcināt Krievijas augstāko politisko vadību, individuāli terora ceļā. Ļoti svarīgi ir graut simbolisku, es uzsveru vārdu simbolisku, nevis pat praktisku, infrastruktūru, kritisko infrastruktūru. Klasisks piemērs. Ostankinas televīzijas tornis. Padomāsim, ja viņš vienā jaukā naktī vienkārši uzlido gaisā. Viss. Nākošais. Vienā jaukā naktī uzlido gaisā mauzolejs. Vai pa viņu iemauc, vēl precīzāk sakot, ar kaut ko. Bet Krievijas teritorijas jau tā, ka tur galīgi precīzi tas viss notiek, ja? Pat no Maskavas teritorijas. Un, piemēram, pēkšņi tiek nošauts kaut kāds ģenerālis kaut kur Novosibirskā. Pēc nedēļas tiek nošauts kaut kāds Federālā drošības dienas ģenerālis, piemēram, Nariļskā. Tas viss iet tā, pa visu Krieviju, saprotiet, uzreiz. Tas ir tas, ar ko var nodarboties Krievijas opozīcija. Nevis sēdēt konferencēs un stāstīt,
kādā veidā mēs būvēsim nākotnes Krieviju. Tā neko jūs nebūvēsiet, jo pagaidām tur neko nevar būvēt vienkārši. Tur sākumā ir jānolikvidē tā iepriekšējā būve, jānojauc varas būve. Un attiecībā par bruņotu spēku un kādā veidā var notikt valsts apvērsums. Tātad vēl vienreiz. Krievijā iznīcināt Putina režīmu var tikai valsts apvērsuma ceļā, bruņota valsts apvērsuma ceļā, kurā piedalās reāls bruņots spēks. Es, izejot no savām Krievijas zināšanām, no to, ko es redzu šodien, es pieļauju iespēju, ka šī bruņotā spēka lomu varētu pildīt saucamās karaspēka daļas, kas ir attiecināmas Krievijas gvardei. Ir tāds jēdziens Rosvaiska Rosgvardija. Nu, citiem vārdiem sakot, tie, kas jau ir manas paudzes cilvēki, mēs atceramies, kad bija PSRS bruņotajos spēkos, un ne PSRS bruņotajos spēkos, bet viņi bija pakļauti iekšlietu ministrijai, nevis aizsardzības ministrijai. Tumši sarkana uzpleči, tas uzpleču krāsa bija sarkana un tumši sarkana, kaut kur ļoti tūlu kā Latvijas karogam, nu varbūt gaišāk čučuļ. Un virsū bija divi burti VV, kas saucās iekšlietu karaspēks, nutriņi vai skā. Tātad pirmkārt, kāpēc? Tāpēc, kad šīs karaspēka vienības, un viņas ir spēcīgas un daudz, it īpaši pie Maskavas, ir tieši paredzēts tam, lai novērstu valsts apvērsumu. Tātad tie, kas ir paredzēti valsts apvērsumu novēršanai, vislabāk šo apvērsumu māk izdarīt. Tas ir tas pats, kā armijai tāds teiciens, ka vislabākie minētāji ir atminētāji, ja mēs to pagriežam otrādi. Tātad es viņu saukšu par iekšlietu karaspēku, tomēr vecajā nosaukumā, jo, kāda tur Krievijā gvarda velns ar ārā, labi, ja. Iekšlietu karaspēks. Tātad viņš atrodas, šis karaspēks, ja, vai tas atkal, jā, un visu laiku jūkšķi viņi un tas, neesmu rīktīgi mācījies skolā. Lai gan īstenībā, ja nopietni, es gan 8-gadīgā skolā, gan vidusskolā uzrakstīju sacerējumu, gan literatūrā 5, gan arī gramatikā 5. Pilnīgi nopietni. 5, gan 5, gan 8, gan 11 klasē. Nu, lūk, un kā arī daudzkārtīgi olimpiādēs es piedalījos latviešu valodas pie tam ar godalgotām vietām, bet knifs ir tur, kad ir vesela divīzija, un viņa kādreiz saucās tā Отдельная мотострелковая дивизия особого назначения имени Феликса Эдмундовича Dzeržinskava, Omsdon. Un viņi atrodas, tas pats štābs, galvenais ir izvietots pilsētā Reutov, tā ir Maskavas pievārta. Tur viss ir kapitāli izdomāts jau kopš tiem laikiem, kad tur biedrs Bērī nodarbojās ar šiem jautājumiem un vēl citi biedri. Un tur tas viss ir izštukots tā, ka viņa Maskavu var pārņemt pāris stundu laikā. Tātad šodien kas komandē? Šodien Rosgvardija, Krievijas gvardi, komandē Zolotovs. Tas atklāt sakot ir vienkārši viens idiots kārtējais. Tas ir tiešām idiots, viņš ir pilnīgākais idiots. Un viņš ir bijis Putina miesas sargs. Varbūt kā miesas sargs, bet tādi jau tur ir 10, 100, ja? Viņš ir bijis pilnīgi normāls čals. Varbūt. Dabistiski, ka tajā līmenī, kur viņi ir ielicis Putins un piešķirs armijas ģenerāļu pakāpi, anekdoti, vienkārši anekdoti. Un tāpēc ir jautājums tāds, ja šos čaļus var dabūt savā pusē, viss, jo, kas atkal ir ārkārtīgi svarīgi un kas ir jāsaprot saistībā ar Krieviju, nekas nenotiek Tomskā, nekas nenotiek Vladivostokā un pat Sanktpēterburgā. Viss notiek Maskavā, un viss notiek Maskavā pa vienu nakti. Un kā Maskavā viss ir noticis pa vienu nakti, tāda uzreiz kļūst visa Krievija. Tas ir pārbaudīts daudzkārtīgi. Un es šeit gribētu vilkt kaut kādus zināmus
paralēlis ar 93. gadu, kad Jeļcins, lai saglabātu savu varu, nu, un vienkārši sakot, nepielaist komunistus atpakaļ pie varas, ja, sarunāja ar atsevišķiem militāriem komandieriem, ģenerāļu līmenī, bet viņi bija tikai ģenerāla majori, ne vairāk, kuri kaut kādu brīdi svārstījās. Viņi ilgi, nu, ne ilgi, tu nevar ilgi svārstīties, bet viņi svārstījās tomēr kaut kādu laiku, kad, nu, kurā pusē nostāties. Un izvēlējās nostāties Jeļcina pusē. Un mēs ļoti labi atceramies, to katrs var paskatīties atkal YouTube'ā, kas notika. Nu, no Kontimierovas tanku divīzijas tika atzīti tanki, pievesti Maskavā, un tur vairs ilgi nerunāja. Vienkārši šie tanki tiešā tēmējumā sāka bliest pa Krievijas parlamentu ēku. Un ar to arī viss beidzās. Nekādu komunistu nekur atpakaļ pie varas nenokļuva. Es vēlos uzsvērt, un arī tas ir būtiski, kad, ja mēs skatāmies no konstitucionālo tiesību viedokļa un vispār no juridiskā viedokļa, tad Jeļcins 93. gadā veica valsts apvērsumu. Jo viņš šāva patiešām leģitīmu un likumīgi ievēlētu valsts parlamentu. Nu, tas ir aptuveni tas pats, ja 15. maijā uz 16. Kārlis Ulmans būtu sašāvis Latvijas Seimu. Nu, viņiem nevajadzēja sašaut. Viņi to jautājumu sakārtoja bez asinīm. Krievijā bez asinīm neko nevar sakārtot. Tā ir vēl viena aksioma, kas ir jāsaprot. Diemžēl. Diemžēl. Jo tur mentāli cilvēki saprot tikai rupju, bruņotu vēlams spēku. Tādas ir šīs lietas. Un tāpēc viss Putina varas jautājums ir ārkārtīgi vienkāršs. Kurā brīdī ģeneralitāte iekšlietu ministrijā, varbūt arī aizsardzības ministrijā, varbūt arī federālā drošības dienestā, jo nevajag domāt, ka tur arī visi ir ārprātīgi fanātiķi, sapratīs, ka ar viņu pašu fiziski, un vēl tur veselu baru pēc saraksta, ir jābeidz. Jāatdod Ukrainai tās teritorijas, visas. Un jāsāk ir kaut kāda veida sarunas. Bet sākumā ir apvērsums, paņemta vara, tad tiek izvilkts karaspēks ārā no visas Ukrainas teritorijas. Nu, nav atkal citu variantu, ja tā normāli to grib darīt Krievijā. Un tikai tad sākas kaut kādas sarunas. Un šāds ir etapi pa posmiem. Laika ziņā, laika intervālā kaut kādā. Jautājums, kā uz to skatīsies rietumi? Kā? Jautājums, kā uz to skatīsies Ķīna? Jo Ķīna šādā scenārijā viennozīmīgi nav ieinteresēta. Viennozīmīgi. Kāpēc? Tāpēc, ka viņa neko negūst, bet pasaule redz, ka diktatūru var gāzt un iznīcināt no iekšienes. Tas ķīniešiem ir tāds uzreiz sarkanais karoks. Ne, viņiem tāpat ir sarkans karoks, bet tas uzreiz ir sarkanais karoks, tiek izmests ārā, saprotiet? Tāpēc tas viss nav tik vienkārši, it kā no vienas puses. No otras puses. Viena divīzija Piemaskvā. Tajā skaitā šī operatīvās nozīmes divīzija iekšlietu karaspēku, es viņu sauc tā. Viņi ir arī ar bruņu tehniku. Nu, pietiekoši, lai Maskavu tur pašaudītu pilnīgi pietiekoši. Un es gribētu atgādināt, ka vēsturei svarīgos izšķiršanās mirkļos
Un to Krievijā pierādīja latviešu sarkanie strēlnieki, nu, kas točna nebija ar mīkstu taisīt un kuriem ar galvām tur viss bija baigi kārtībā īstenībā. Tad, kad notika tas saucamais kreiso eseru dumps, nu, kurš reāli varēja beigties ar to, ka visi Ļeņina valdība un visi bolševiki ir, nu, viņi ir, teiksim tā, bedrēs kaut zināmā dziļumā un nu, tā foršs, varbūt tur pat pieminekļus pēc tam sabalst, nu, varbūt arī ne. Tātad, ko viņi izdarīja? Tieši latviešu strelnieki. Tad, kad lūk bija šis izšķirošais mirklis, ko darīt un kurš dabūs varu, reālu varu, viņi ilgi nedomāja, viņi tiešām šie čaļi no Pārdaugavas, Sarkandaugavas un Āgenskalna, viņi ilgi neko nedomāja, viņi vienkārši lielgabals pagriez tiešā tēmējumā tajā laikā, ja? Un pat taisno vienkārši iznīcināja vienu ēku pēc otras, kurās atradās šie te kreisie eseri, anarhisti un viss tur pārējie, ja? Un viss tas jautājums bija sakārtots reāli, nu, maksimums pat diennakti, Maskavā. Un, kā jūs zinat, izveidojās PSRS. Un neviens nevarēja nogāzt Ļeņina valdību, jo viņiem blakus stāvēja latviešu strelnieki, kas šīs lietas pieskatīja un, ja vajadzēja, ļoti ātri likvidēja, nedomājot ne minūti vispār īstenībā. Tā kā šādi tikai un tikai šādi Krievijā un konkrēti Maskavā, kas arī ir Krievijas politiskā vara, tas ir viens un tas pats, tiek veiktas pārmaiņas. Un tad, kad mēs ieslēgsim televizoru un redzēsim, ka tanki tiešā tēmējumā bliež pa Krievijas federācijas prezidenta administrācijas ēkām, viņas ir vairākas vispār, ja kas, bliež pa Krievijas federālā drošības dienesta ēku Lubjankas laukumā, bliež pa aizsardzības ministrijas ēku un tur viss lec pa logiem ārā, tad būs skaidrs, ka viss ir sācies un ka viss notiek. Bez visa šī manis iepriekš minētā mēs varam tikai gudri spriest, diemžēl.